Visos gadsimtos Gaujas muti, vieta, kur garākā Latvijas upe satiekas ar jūru, bijusi nozīmīgs upju kuģošanas ceļš un zvejniecības vieta. Carnikava zvejniecība pastāvējusi gan jau noteikti ātrāk nekā tas bija pierakstīts. Jā, avotos jau parādās 16. un 17. gadsimtā, aktīvi Jauna Livonijas laikā. Un Carnikava jau noteikti ir izveidojusies tikai pateicoties tam mūsu atrašanās vietai, mūsu Gaujai. Sagaidot Latvijas 100-gadu, Carnikava atklāta interaktīva izstāde, kas vēsta par seno arodu. Tās uzdevums gan ir ne tikai parādīt senos zvejas rīkus un paņēmienus. Pašlaik ir tikai ap 20 cilvēki zvejnieki. Jā, un tas atkal ir diezgan skumīgi. Mēs gribam kaut kādā veidā piesaistīt arī jauniešus tam arodam. Arvīds Ozoliņš, kurš zivis zvejojis jau pusgadsimtu, gan lielas cerības neliek, jo prasības jauniem augstas, bet zvejošana vairs nav rentabla. Iemesli tam esot vairāki, tostarp arī HES, kas izjaukušas zivju ceļus. Ko es pateikšu, kas par nelaimi ir? Liekas, ka jūra ir piesāņota, lai gan to neviens neatzīs. Daudz uztaisīt spēkstacijas, kas nebija vajadzīgs, tāpēc visur vajadzēja zivs, ko pacelt augšā, neviena nav mums. Ar to pēdējā gadā, kad mēs zvejam neēdis, mēs nozvejam 320 tonnas mēs nozvejam. Tā kā uztaisīja Rīgas GES, viņi neuztaisīja paceltu. Ķēguvā uztaisīja, viņi neuztaisīja. Neviens to neatzīst, visi paie puisīši, lai tik naudu saņemtu. Zvejnieki priekš tam cieši tagad. Zvejnieki allaž pratuši uzbūvēt arī laivu, bet 70. gados Carnikavā uzsākt arī jahtu un katamarānu būvniecība. Pēc konstruktora Alda Eglaja projekta valdes Grenenbergs-Grīnbergs uzbūvējis arī leģendāro katamarānu Kaupo, kas veica pirmo braucienu apkārt pasaulē. В зарубежных журналах, яхтенных, газетах Ārzemju žurnālos un avīzēs bija raksts par Alda Eglaja projektu. Viņa projekta tajā laikā bija slavena visā pasaulē, jo viņi bija priekš tā laika inovatīvi. Nāca cilvēki gan Dienvidāfrikā, gan Amerikā. Mēs lasījām, gribam paskatīties, kas tas par katamarānu. Izstāde Vēstures gars Carnikavas tautas namā būs apskatām līdz 2. septembrim.